Viens ir testēšana, jā, un tad pamata lieta ir, mēs par maz testējam. Testus mēs uztveram kā treneri nereti kā apgrūtinājumu, bet tests patiesībā man kā trenerim iedod, es teikšu, 70–80% informāciju, vai es virzos pareizi vai īsti nē. Un tests tas nenozīmē, ka uzreiz tas ir viena atkārtojuma maksimuma tests vai tam līdzīgi. Tests var būt arī subjektīvi cilvēkam vienkārši pajautāt, kā tavs locītavs jūtās vispārībā, jā? Lai viņš novērtē sev, lai viņš ikdienas pulsu pieraksta kaut vai un tam līdzīgi. Otrs, protams, arī lekcijās pietiekami bieži esmu minējis un minu par plecu locītavām. Tā ir cilvēka sarežģītākā locītava, un tur ir ļoti daudz komponentes, kas ir atkarīgas, lai tā kustība būtu kvalitatīva un tiešām tie plecu trenēšanas vingrinājumi, tur plecos neizraisīt kaut kādas jau saslimšanas, traumas un cilvēkam sūdzības. Ja, kad tos plecus ir jāmāk trenēt, un tur ir ļoti jāsako līdzi, kā to darīt, un tur tiešām ir jāieklausās, un tur ļoti daudz, kas ir atkarīgs no testēšanas tieši, jo arī tad, kad es studēju, mans profesors Eglīts vienmēr teica, kad es kā fizioterapeits mācījos, gudri fizioterapeiti nestrādāja ar rokām, gudri fizioterapeiti strādā ar galvu. Un arī tad, kad pie viņa gāja, kā pie speciālista, viņam konsultācija bija pusstunda, viņš apmēram 20 minūtes testēja, līdz nonāca līdz pēdējiem sīkākajiem, muskulītim, leņķītim, lai zinātu, man tieši šeit ir vajadzīgs tur izdarīt tās manipulācijas vai to iedarbību vai to vingrinājumu iedot šim muskulim. Un tas rāda attiecīgi to, ka cilvēkam ir ļoti ātrs tie uzlabojumi. Un tas ir arī tas, ko es gribētu aicināt trenerus visu laiku testējam, jo tas man iedod informāciju.